Nu, redzi, nekas vēl nav izauguši, nekas, nulle. Tikai pavasāri, tikai pirmie maziņi zāliņi parādījās. Bet viņi griež to. Kā paklau, tu neredz, ka šeit neko neaug. Tu neredz, ka šeit neko neaug. Tev aci ir vai ne? Ew! Tagad ir pavasaris, vēl neko neizaug. Nu, tā, viņam ir pofīgi, ja? Ar tādu traktoru. Nu, točno, gribu teikt. Nu, paskatī, kas šeit aug? Nu, faktiski nekas šeit neaug. Bet viņi to griež. Ja? Nu, šeit viņi mocā ar traktoru. Ko šeit griezt? Ot redzi, tie pēdi no traktora, ja? Ot kāds man var paskaidrot, ko tieši traktors šeit darīja? Nu, ot šeit. Ko viņš šeit dara? Viņš braukts ar traktoru. Nu, tā. Šiem briesmaņiem ir vienalga, vai šeit aug zāle vai nē. Paskatieties uz šo nabagā zālienā stiebriņu, kam neļauj aug. Šī maza zāles stiebriņā tika nogalināta tikai tāpēc, lai nopelnītu naudu. Un Rīgas namas pārvaldnieks liks šī mājas iedzīvotājiem maksāt naudu par dabas iznīcināšanu. Tas nav nekas cits kā korupcija un naudas atmazgāšana. Es nezinu, vai firma Hagberg kukuļo Rīgas namas pārvaldnieku amatpersonas uz kēpas vai zem galda, vai arī iedzīvotāju nauda tiek nozagta pat pa sevi. Likumīgi, un neviens nav vainīgs. Milzīgs un birokratizēts uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks tika izveidots Ušakova un partijas saskaņa laikā. Šis uzņēmums pieder pašvaldībai. Daudziem veciem cilvēkiem tas šķita kā atgriešanās pie vecajiem labajiem sociālisma laikiem. Tomēr viņi kļūdas. Fakts ir tāds, ka sociālisma laikā lielāko daļu darbu māju pārvaldība veica pati. Bet šodien Rīgas namu pārvaldnieks ir tikai formāls starpnieks, kas nodod visus darbus privātiem uzņēmumiem apakšuzņēmējiem. Un privātie uzņēmēji, protams, tiecas tikai pēc peļņas. Un, protams, viņi iegūst pasūtījumus, korumpējot ierēdņus. Rezultātā visiem ir vienalga, vai viņi veic nepieciešamos darbus vai bezjēdzīgus. Ušakovam, kuram ir augstākā ekonomiskā izglītība, nevarēja būt nezināms, ka visās valstīs un visos laikmetos pseidovalstiski struktūri, kas veidoti pēc šādas schēmas, pārvēršas par korupcijas līgstu. Šī video aprakstā ir norādīts grāmatu saraksts par šādu efektu. Šīs grāmatas Ušakovam bija jālasa, kad viņš bija students savā universitātē.